Sveicināti, dārgie draugi! Esam no dievkalpojuma. Atbraukuši no dievkalpojuma, svētais gars kā parasti ielē, iepildījumus kārtīgi visu īsāk sakot, lai viss notiek pēc pilnas programmas. Vienkārši Didzis pie manīm atbrauc ciemos. Un sakarā to, ka man ir pārāk maza dzīves kvadratūra, nav kur Didzi likt. Mēs tagad sēžam un domājam, kā lai šo situāciju atrisina. Un sēdējām un sākām domāt. Šī ir zvans nācos. Sākām domāt, īsāk sakot, un runāt, un aizmirsāmies, un aizgājām pa citām sarunām. Un Didzis pieņemsim, Didzis tas ir, kas blakus sēž. Didzis. Un viņš, ja viņš ies un ieraudzīs kaut kur gadījumā bērnu pilsētiņu, jums jāsaprot, Didzis skaidrā, viņš nekad nedzer alkoholu. Viņš obligāti ieies, izlēkāsies pa bērnu pilsētiņu, ienirs bumbās, īsāk sakot, sāks tur plosīties pa to bērnu pilsētiņu. Un jūs varētu pateikt no malas, ka tur ir čau džekam, īsāk sakot. Nu, kas vienmēr pieaudzis cilvēks lēkā pa bērnu pilsētiņu skaidrā prātā un ir baigā fanā un baigā starā, īsāk sakot. Skaidrā prātā, saprotiet. Un turklāt paralēli, kas notiek. Man ir čoms viens pazīstams, īsāk sakot, kurš nodarbojās ar bērnu pilsētiņām un kuram ir vesela kaudze bērnu pilsētiņām. Un tad viņš tās bērnu pilsētiņas izīrē. Nu, pieņemsim, kaut kāds pasākums, viņš izīrē tās bērnu pilsētiņas, piemēram, un es viņam saku, pastāstīsi, kā tev tur ir tajās bērnu pilsētiņās, nu kā? Cik viņas ilgi turās, cik viņas vispārībā kalpo tās bērnu pilsētiņas? Nu, viņš saka, nu, atbrauc, pieņemsim, uz kaut kādu korporatīvo pasākumu, kur viņš saka, nu, tur, nu, viņš saka, es parasti esmu klāt pie tiem pasākumiem, nevar atstāt viņiem tās bērnu pilsētiņas vieniem, īsāk sakot. Es saku, kāpēc? Nu, viņi saka, ka viss būs kārtībā, viss būs forši, mēs visu nokontrolēsim, viss būs super, īsāk sakot, te tikai priekš bērniem. Viņš saka, pēc tam viņš saka, visi viņus sadzerās, tos bērnus izmet ārā un paši sāk lēkāt pa tām bērnu pilsētiņām. Viņš saka, un tad tās bērnu pilsētiņas bojājās. Un es tā sāku domāt, īsāk sakot, tagad mums tas ritīgas kolkam uzsit mums. Kad iedomājies cilvēks skaidrā prātā, ka lēkā pa bērnu pilsētiņu, tad nav viss kārtībā. Bet, kad cilvēki vesels bars piedzēries lēkā pa bērnu pilsētiņu, tad tas viss ir forši, sāk sakot. Bet kur ir doma, kāpēc? Saprot, viņš ir ar Jēzu. Un tāpēc cilvēki kāpēc dzer alkoholu? Tāpēc, ka viņi gribētu izpausties. Viņi gribētu, bet viņi ir sasaistīti ar kompleksiem un stereotipiem. Un Jēzus ir tas, kas tev var atraisīt, un tev vairāk nebūs vajadzīgs alkohols, īsāk sakot, lai tu varētu ielikt bērnu pilsētiņā, izvandīties pa bērnu pilsētiņu, izpriecāties un tādā stilā. Tā kā daudz cilvēki tērē lieki naudu, dzer alkoholu, mēģina atrast kaut kādu prieku, atraisītību, jo alkohols atraisa, bet arī Jēzus atraisa. Saprotiet, bet alkohols atraisa ar sekām. No rīta ir pohas, bet no Jēzus pohu nekad nav. Un tāpēc labāk atraisies ar Jēzu, ieaicinot Jēzu savā sirdī, nekā dzerot alkoholu un tad ārdoties, ja, Didzi? Āmen. Āmen, draugi, tā kā vislabākais kompleksu un stereotipu un sasaistītības atraisītājs ir Jēzus. Un ja tu esi sasaistīts ar kompleksiem un stereotipiem un visādiem nepareiziem pieņēmumiem, un tev vajadzīgs alkohols ar atraisīties, tas ir tas, ko piedāvā vēlns. Bet Jēzus piedāvā tev sevi, un viņš tevi atraisīs. Saproti? Konfekte. Pravietiski Didzis atnesa konfekti. Tu esi foršs džeks, īsāk sakot, vai meiteni, bet tev vajag atraisīt. Un Jēzus, kad tev atraisīs, tad tu būsi garšīgs. Kamēr tu neesi atraisījis, tev jāir visu papīru, un nav nekāda kaita, īsāk sakot. Tā kā Jēzus Kristus tev var atraisīt. Ja tu gribi pieņemt Jēzus Kristus kā savu kungu un glābēju, tad lūdzam tagad, lai Jēzus ienāk tevā sirdī, kļūst par tavu kungu un glābēju. Vienkārši atkārto. Mīļais Jēzu. Es tev ticu. Es tev ticu. Svarīgi ticēt, pareizi ticēt. Āmen. Āmen. Es tev ticu. Es tev ticu. Un es lūdzu. Un es lūdzu. Piedod manus grēkus. Piedod manus grēkus. Ienāc manā sirdī. Ienāc manā sirdī. Un kļūsti
un kļūstu par manu kungu un ķēniņu. par manu kungu un ķēniņu. Un atraisi mani Un atraisi no mani visiem kompleksiem, no visiem kompleksiem, stereotipiem un nepareiziem un pieņēmumiem. nepareiziem pieņēmumiem. Āmen. Āmen! Un tālāk lasi bībelīti, atrod jauno derību, vai atrod mani, vai vēl kādu, kas sako Jēzum, un viņš tev palīdzēs atraisīties no visiem šiem kompleksiem, ko vēlns piedāvā caur alkoholu. Kā lai Dievs jūs svētī. Atā.